16. novembrī Tukumā notiks starptautiskais cīņu šovs Freon Milžu cīņas 2, kurā ringā kāps pazīstamākie pašmāju cīņas sporta meistari. Viena no šī pasākuma aizraujošākajām cīņām būs mačs pēc K1 noteikumiem starp vienu no Latvijas slavenākajiem MMA cīkstoņiem Andreju Zozuļu un pasaules čempionātā kikboksā medaļnieku Kongo sportistu Rodrigo Nzoibuku. Jāatzīmē, ka melnādainais sportists solīja latvieti nokautēt jau pirmajā raundā. Gatavots ļoti nopietni, trenējos 2 reizes dienā, trenējos Rīgā, Budo centrā, pie Vasilija Černīgo. Man sparinga partneri ir principā daudz sparinga partneri. Teiksim tā, viens no viņiem ir Reinis Porozovs, kas ir arī Latvijas čempions vairāk kārtējis kikboksā, arī pasaulē bronzas ieguvējs. Ja esmu skatījies viņa cīņas, viņš ir izturīgs sportists, stipri sitieni, viņš ir piedalījies vairākās kikboks sacensībās ar diezgan labiem rezultātiem. Plāns, kā vienmēr, strādāt pirmo numuru, tā kā pirmais numurs, mēģināt viņu vinnēt noteikti. Vakar galvenajā mačā ringā kāps ar saviem teatrāliem uznācieniem slavenais TM Fighting Team sportists Edgars Skrīvers, kurš cīnīsies par internacionālā Latvijas MMA čempionu jostu pusvieglajā svarā. Latvietim pretī stāsies vairākkārtējs Lietuvas čempions kikboksā, kā arī Eiropas čempionāta medaļnieks Romualdas Siaudinas. Pašlaik aizvadu treniņu nometni Latvijā, trenējos pie Maksima Ivančakova kopā ar Latvijas karatē izlasi. Cīņu trenējos pie Vladislava Černauski un biju arī aizvadījis treniņu nometni Norvēģijā ar kikbokseriem. Norvēģijā man sagaidīja no Tukuma brāļiem Māris Karstejs, un mēs kopā devāmies trenēties ar Norvēģu izlasi. Tur Norvēģijas izlasi pārstāv no Afganistānas, arī no Norvēģijas, no Bolīvijas, no Čīles un no citām valstīm. Bija ļoti laba apmaiņas pieredze. Pretinieks ir labs, viņam ir 2 kājas, 2 rokas, tāpat kā man. Viņš ir titulēts taiboksā un būs ļoti grūta cīņa. Es mēģināšu pierādīt, ka mans karatē ir labāks nekā viņa taiboks. Savās mājās tas ir vienmēr prestižs startēt. Kaut gan ir psiholoģiski grūtāk startēt savu skatītāju priekšā, jo ir tāda lielāka atbildība, bet no otras puses ir tas, kad viņi atbalsta tev vairāk, un no tā ir papildus enerģija, tāpēc ir svarīgi, kad skatītāji nāk un atbalsta. 16. novembrī visi tiekamies Tukuma ledus halē, kur īsti veči viens otram pierādīs, kurš spēcīgākais.